Sveiki! Šis ir raidieraksts Arotbiedrība nākotne un sociālais dialogs Latvijā. Mūsu raidieraksti kopumā ir 10 un tapuši sadarbībā ar Friedriha Eberta fondu Baltijas valstīs. Labdien! Šodien LSAB Pro podkāstā ir īpaša viese, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektore Santa Grāikste. Labdien, Santa! Labdien! Un mūsu šodienas podkāsta tēma ir sociālais dialogs viesmīlības nozarē, protams. Un pirmais jautājums, kā vērtē sociālo dialogu šobrīd Latvijā? Un kas vajadzīgs viesmīlības nozares restartam un veiksmīgai darbībai šobrīd? Es, protams, varu atbildēt par savu sektoru. Ja tā plašāk skatās, tad mums tā sadarbība ir veidojusies tādiem maziem solīšiem un apmēram 10 gadu garumā, bet ar visu to es domāju, ka var droši teikt, ka tas ir tikai pašā sākumā. Es pieņemu, tur daļai ir arī tāds stereotips no pagātnes, īpaši darba devējiem, arotbiedrības, un tas ir kāds bubulis, un ar to ir grūti strādāt, un tas noteikti ir pretinieks. Kaut gan personīgi es uzskatu, ka šī sadarbība ir ļoti vēlama. Šajā ziņā mums ir ļoti labs paraugs mūsu kaimiņu valstis, Skandināvijas, es domāju, Igaunija, Somija. Īpaši, kur mēs varam pasmāties šo te pieredzi, arī Zviedrija tāpat ir labs paraugs koplīgumu un ģenerāla vienošanos slēgšanā, kur pamazām veidoties, bet tam ir, protams, ir vajadzīgs laiks, un es ļoti ceru, ka tuvāko 5 gadu laikā, un pateicoties tam, ka mēs jau esam tik tālu, ka ir jau ģenerāla vienošanās, mēs arī veiksmīgāk veidosies šī sadarbība starp arī uzņēmumu iekšienē, veidosies arotbiedrības un tas dialogs attīstīsies. Viennozīmīgi tas būtu ļoti labi, jo pamazām laužam stereotipus par arotbiedrībām, par to, kas ir pieņemts, un nebūt tas tā nav vienmēr. Ir darbīgi, rosīgi cilvēki, kas vēlas savām rokām būvēt nozari un izdarīt labākās idejas, labāko darbu, gādāt par savu nākotni kopā ar darbdevējiem un valsti un pašvaldībām, lai būtu drošāka nākotne un darba vietas un nodrošinājums un viss pārējais. Un būtisks atspējas, vismaz Ziemeļvalstīs, šīm ir koplīgums, ko mēs arī cenšamies restartēt un palaist viesmīlības nozarē, jo tas ir saistīts arī ar kolektīvām darba tiesībām, kas Latvijā ir diezgan maz attīstītas. Un soli pa solim mēs ejam un būvējam, un es esmu ļoti pateicīga LVRA par atvērtu dialogu un tiešām tādu siltu sadarbību. Paldies! Paldies tev par novērtējumu. Un, protams, tā kā mums tas pamats mums ir tas darbinieks. Jo, lai arī cik mēs mehanizētu procesus, tad mums, jebkurā gadījumā, tas pamats ir roku darbspēks un tas darbinieks, tad neizbēgami mums ir jāmeklē šie risinājumi, lai tas dialogs veidotos. Lieliski, lai notiek. Un nākamais jautājums ir par lomu sociālajiem partneriem. Kas būtu uzlabojums, kādas pilnvaras varbūt, ko varētu vairāk deleģēt sociālajiem partneriem, lai varētu izlemt uz vietas šajā mainīgajā laikā uzņēmuma nozares līmenī? Es domāju, tas arī vēl ir ļoti, ļoti apspriežams un ļoti diskutējams. Es ļoti ceru, ka mums pavisam drīz arī izdosies finišēt ar ģenerālu vienošanos, pie kā mēs esam sākuši strādāt. Un tad, kad mēs redzēsim to pirmo rezultātu, un kā mēs zinām, tad šī ģenerāla vienošanās ir arī otra puse, tas ir šis samazinātais PVN. Un tad, kad mēs redzēsim šos rezultātus, ka tas tiešām realizējas un ka tas nav tikai tukšs solījumi, bet tas arī izpildās, tad es domāju, mēs arī būs aktīvāk šī iesaiste. Protams, mēs arī kā asociācija un kā Latvijas darbdevēju konfederācijas biedrs aktīvi ar konfederāciju strādājam pie šiem te jautājumiem. Un risinām caur, jo, lai arī mēs esam lieli, var kopumā tā teikt, tad šie jautājumi par
sociālo dialogu, par stundu likmēm, par atvaļinājumiem, par virsstundām. Tie ir plašāk jārisina. Un tāpēc mēs jau arī redzējām, ko nozīmē tas pats dīkstāves nosacījums, ja, un pagājušo gadu īpaši, ja, kad tad ļoti gribētos, lai tas darba likums arī būtu tāds fleksiblāks un vieglāk arī viņš nebūtu tik sarežģīti, tik smagnēji grozāms, izmaināms tādās situācijās, kāda mums bija pagājušo gadu. Un tieši tāpat arī šobrīd, es domāju, ir ļoti svarīgi arī, lai arotbiedrības arī atbalstītu darbdevēju priekšlikumu, lai veicinātu vakcināciju un kopumā un arī nozarē, tad tas priekšlikums, ko arī kopā ar Darbdevēju konfederāciju esam virzījuši par to, ka šai dienai, vakcinācijas dienai būtu jābūt valsts apmaksātāja brīvdienai, būtu ļoti labi, ja mēs varētu arī finalizēt, jo cilvēki ir dažādi. Kādam varbūt nav nekāda reakcija, kādam tomēr tā ir reakcija, un būtu ļoti labi, ja tas būtu likumā noteikts, vai ministram noteikumi, vai kāds regulējošais dokuments, kad šāda iespēja pastāv. Mēs esam arī savā lokā to pārunājuši, un varbūt negluži līdz tādiem detalizētiem matemātiskiem aprēķiniem, bet viennozīmīgi mūsu skatījumā tas ir lētāk pēc tam domāt par pabalstiem, dīkstāve vai subsīdijas, kas arī tas nebūtu. Tas viennozīmīgi būs lētāk nekā meklēt risinājumu atbalstiem. Šie aprēķini jau ir, un protams, ka vakcinācija ir savā ziņā ekonomiski, arī no veselības viedokļa izņemot izņēmumu grupas, visdrošākais variants. Mūsu arotbiedrības valde LSAB valde viennozīmīgi atbalsta vakcināciju un aizsargājot izņēmumu grupas, kuras šobrīd nevar vakcinēties, esam par vakcināciju un uzskatām, ka tā ir drošas vides sastāvdaļa. Latvija ir arī ratificējusi vienu no konvenciju par drošiem apstākļiem. Līdz ar to ir jādomā arī par šādiem valstiskiem risinājumiem, un arotbiedrība jau arī mūsu arotbiedrība virzīja priekšlikumu par šo apmaksāto brīvdienu. Šeit mums ir konsensus viennozīmīgi. Ļoti labi, tas priecē. Jā, un tad mēs jau mazliet aizskārām tēmu par ģenerālu vienošanos un kā ģenerāla vienošanās atvieglotu viesmīlības nozares darbību. Viens jau minēja šī PVN likme, bet vēl varbūt kādi aspekti, kas būtu ļoti svarīgi nozarei. Es domāju, tas pamats nosteiktās stundu likmes. Jo šobrīd, protams, mēs zinām minimālo algu, bet tas algu līmenis arī ir ļoti dažāds, un lai darba devējs arī nemaldītos, viņam ir skaidrs priekšstats, tad manā reģionā minimālā, mēs vēlreiz varam akcentēt, ka tā ir minimālā, jebkurš var maksāt vairāk virs noteiktā, tad minimālā stundas darba likme ir šāda te. Un tas, es domāju, ka gan atvieglo darbu, protams, mēs esam saņēmuši dažādas atsauksmes, caurmērā, protams, ir atbalstoši, bet tomēr tas vairums ir ar tādu piesardzību, kad labi, šī ir tā minimālā, bet, protams, mēs skatāmies un pēc iespējas maksājam arī vairāk. Tas ir svarīgi, lai būtu minimāla likme, domājot arī par ēnu ekonomikas izskaušanu. Un par to, ka šis ir tā kā pirmais solis, un to var vienmēr uzlabot ar koplīgumu, ar visādiem noteikumiem, kas ir svarīgi un pēc iespējas veicināmi uzņēmumu. Prieks to dzirdēt. Jā, jo tas ir, tieši kā teicu, tas ir pirmais solis. Protams, mums ir arī atrunāts vēl par apmācībām un turpināsim darbu, un noteikti būs vēl nāks kāda bonus. Par bonus sistēmu nāks klāt punkti, jo priecē tas, ka mūsu ģenerālvienošanās komiteja ir tāds dzīvs organisms, un tie, kas klātienē varbūt negluži, bet šobrīd, protams, attālināti gana bieži un diskutē dažādus jautājumus, un mēs kopā
arī ar tavu aktīvu dalību domājam arī par dažādiem projektiem, kā šo gan ģenerālu vienošanos virzītu, gan arī kopēji šo dialogu veicinātu. Un es ļoti ceru, ka mums arī izdosies kāds kopējs arī projekts ar Eiropas Savienības atbalstu, kas būtu vēl papildus stimuls mūsu uzņēmumiem domāt par to. Un, jā, šeit, protams, ir ļoti svarīgi, arī, lai mēs finišētu, ir arī svarīgi šo citu uzņēmumu iesaisti, kas varbūt nav parakstītāju organizāciju biedri, pie kā mums ir papildus tad jāstrādā. Un arī tam noteikti būtu ļoti svarīgs šis kāds papildus stimuls, papildus informācija, papildus bet, pamats bez šaubām ir šis ka ir noteiktās stundas likmes, kas tas minimums, kas mums ir jāizpilda un arī, ko jau pieminēji, kas ir ļoti svarīgs šai ēnu ekonomikai. Tad tam darba devējam viņam nav interesanti vairs, kad ir noteikts, viņš zina tad, un nav vairs tās intereses tur kaut ko pa labi vai pa kreisi. Jā, un ir darbiniekam sociālās garantijas, ir visas vajadzīgās apdrošināšanas, slimībai, pensijai, bezdarbam, kas arī ir ļoti svarīgi šajā laikā, šajā svārstīgajā laikā, un arī no darbinieku puses mēs mudinam stāties un atbalstīt arotbiedrību šajās pārunās un sniegt priekšlikumus un uzlabojumus un arī savu redzējumu, kā visiem kopā virzīties uz labākiem laikiem, un palaist šo ģenerālu vienošanos darbību. Jo atšķirībā tā arī ir, es domāju, ļoti būtiska lieta, par ko, protams, mums izdosies panākt lielākus tarifus, mēs varam runāt, bet šobrīd ir tā, ka arī par virsstundām ir likumā paredzētā piemaksa. Tā ir viena būtiska nianse, ko, protams, darbinieki ļoti augstu novērtē. Kad veidojās šīs virststundas, kad ir vasaras laiks, piemēram, darbīgāks, un kad atļauj arī Covid ierobežojumi darboties uz pilnu jaudu, tad šis ir ļoti būtisks aspekts darbiniekiem. Pie tās situācijas, kādā mēs šobrīd esam ar situāciju darbinieku jomā, tad tas vēl jau vairāk iezīmējas. Jā, viennozīmīgi. Un tad mans nākamais jautājums par nākotni mazliet, kāda tavuprāt būtu viesmīlības nozara 2030 ideālais variants? Es domāju, pēc pārdzīvotā gada šajā pandēmijas burbulī, ja tā var teikt, un joprojām nepārējošajiem ierobežojumiem ir ļoti grūti tiešām. Tas, ka nozare būs, un nozare noteicošais būs cilvēks, darbinieks, tas viennozīmīgi. Noteikti, ka būs daudz procesi, būs tiešām meklēs kādus mehanizēts vai tehnisks risinājums, automatizēts risinājums, noteikti plašāk būs attālināti, cik var sniegt šos mēs arī lielākā daļa ieies šajos attālināto pakalpojumus plašāk izmantos gan ēdināšanā, gan viesnīcu sektorā, gan arī ticamāk arī konferenču segmentā daļēji būs, jebkā tagad mēs sakām fidgetal, būs daļēji ar klātbūtni, cilvēku klātbūtni, daļēji arī attālināti šie pasākumi, jo, tās situācijas jau arī var būt dažādas, bet noteicošais noteikti būs cilvēks, kā darbinieks. Un ļoti gribas cerēt, ka tajā 30. gadā, kas patiesībā jau nav nemaz tik tālu, vairs tas nav tik tālu, kad mums arī šī klientu proporcija būs izmainījusies, jo mēs esam ilgu laiku, faktiski visu iepriekšējo laiku, 20 gadus esam dzīvojuši ar attiecību 70-30, ka 70 mums ir ārvalstu klients un 30 mums ir vietējais klients. Un šis ir tas laiks, kad, protams, mums ir noteicošais tas vietējais klients. Un, jā, protams, tam ienākotam, dominējot vietējam klientam, mēs nevaram teikt, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums ir noteicoši eksporta pakalpojumu eksporta sastāvdaļa.
Bet jebkurā gadījumā, es domāju, tas nemainīs arī to nozares vietējā eksporta sastāvu, bet tas, ka tomēr kāpināt šos te procentus, ka tie nav vairs tikai 30%, bet ir, tad tuvojas vismaz 50-50. Ļoti ceru, ka tas notiks un mūsu pašu Latvijas iedzīvotāji vairāk ceļos, vairāk izmantos naktsmītnes, vairāk izmantos pakalpojumus, vairāk izmantos ēdināšanas pakalpojumus, atrakcijas, muzejus un tā tālāk. Kas ir pieejams. Mēs to ļoti aktīvi arī atbalstam tīklošanos un Latviju apskatītu un visu šo, kas ir ļoti vērtīgi, ļoti skaistas vietas Latvijā īstenībā. Cilvēki ir pamanījuši pēdējos 2 gados, cik ir sakoptas, skaistas vietas Latvijā. Jā, bet tam noteikti vajag papildus vai paralēli tam iet arī šis te infrastruktūras jautājums, lai ir ceļi sakārtot, lai tie cilvēki gribētu braukt, lai ir tās vietas iekārtotas, lai ir pieeja muzejiem, lai tad, kad tie cilvēki brauc, nevis pakārtots darba laiks, varbūt pašvaldību darba laikam, jo mēs zinām, ka Turisma informācijas centri lielākoties ir pašvaldība, tad lai ir uz klientu vērsts šī te darbība, lai ir infrastruktūra, un tad arī, es domāju, tad arī vairāk, tad tiešām arī šīs procentāli izlīdzināsies. Jā, ņemot vairāk, arvien vairāk informācijas arī internetā ir pieejama un var sekot līdzi un aktīvi vērot, kas interesē. Man ļoti interesanti bija ideja, piemēram, es dzirdēju Vidzemes augstsolā, kā attīstās tie specifiskie turismu novirzieni un braucieni, kā piemēram tumšais turisms. Un visbeidzot, kāds ir tavs novēlējums LSAB pro biedriem un visai Latvijas sabiedrībai? Tas droši vien būs arī lielā mērā iespaidojoties no esošās situācijas, jo tā ir tik ļoti pārņēmas nozara, kad grūti atdalīt šobrīd ir un tā kā no malas skatoties, bet es gribētu novēlēt izturību mums, darba devējiem, darba ņēmējiem, arotbiedrības visiem biedriem un, protams, veselību. Paldies, Lēs! Mēs arī tev vēlam veselību, izturību un panākumus un uzplaukumu viesmīlības nozarei, lai ir ideālais variants 2030 un nozara pēc pandēmijas zeļ un plaukst vēl krāšņāk. Lielas paldies un turpinam sadarboties. Viennozīmīgi. Paldies! Paldies! Ja tev ir kāds pazīstams, kam liktos interesanti šī informācija, droši dalies, piesako mūsu YouTube kanālam un ieskaties www.lsab.lv. Droši raksti lsab@lsab.lv un atjaunosim arotbiedrības kopā. Raidieraksts tapis sadarbībā ar Marana Productions.